Lai kopīgi atbildētu uz jautājumu, kā saulēcīgi atpazīt dzelzs deficītu un kāpēc tas joprojām tiek nenovērtēts, seminārs Jelgavā pulcē ģimenes ārstus, kardiologus, reto slimību speciālistus un citus medicīnas profesionāļus. Ārsti norāda, ka mītu par šo problēmu joprojām ir daudz, bet zināšanas bieži vien nepietiekamas. Pasaulē apmēram miljardam cilvēku ir dzelzs deficīta anēmija, un arī Latvijā, arī attīstītās valstīs tā ir ļoti bieža problēma, bet tā nelaime ir tāda, ka, lai gan to ir ļoti viegli atklāt ar dažiem vienkāršiem laboratoriskiem testiem, tomēr nereti cilvēki nezina, ka viņiem ir dzelzs deficīts, ka ir mazasinība, un reizēm pat tie, kam tas ir zināms, nesaņem pareizu ārstēšanu. Ārsti norāda, ka pirmās iespējamās dzelzs deficīta pazīmes ir nogurums, nespēks, koncentrēšanās grūtības un elpas trūkums. Ja mazasinība ir diezgan smaga, un cilvēks nevēršās pie ģimenes ārsta, tad viņam parādās izteikts elpas trūkums, pātrinātā sirdsdarbība, kas noved arī cilvēkiem ar sirds mazspēju uz sirds mazspējas dekompensāciju. Tas nozīmē, ka šķidrums vairāk krājās arī organismā un nepietiekoši skābekļa pieplūde sirsniņai. Speciālisti uzsver, ja parādās simptomi, nevajag gaidīt un cerēt, ka pāries pats. Pirmais solis ir asins analīzes, īpaši uzmanību pievēršot feritīna un hemoglobīna rādītājiem. Cilvēkam vajadzētu varbūt arī paprasīt savam ģimenes ārstam, ja viņam ir tādas sūdzības, hemoglobīns ir normāls, tad noteikti arī to feritīnu. Tāpēc, ka, ja mēs redzam to feritīna trūkumu, viņš var progresēt un tad izveidoties izteikts dzelzs deficīts, kas ietekmē jau mūsu veselību ļoti. Ja? Kā mēs atceramies, ka dzelzs ir enerģijas avots mūsu sirdī. Dzelzs deficīta ārstēšana nav sarežģīta, taču, lai rezultāts būtu sekmīgs, jāievēro vairāk priekšnosacījumi. Piemēram, dzelzs preparāti, ko uzņemt tablešu veidā, tos nevajadzētu kopā ar ēdienu uzņemt, nevajadzētu uzdzert kafiju, tēju, tas viss pasliktina uzsūkšanos. Un tad reizēm, ja pacients aizmirst tos iedzert vai arī lieto nepareizi, tad nav nekāda labuma no tās ārstēšanas, un tad it kā pacients saņem preparātus, bet tie nepalīdz. Un tad dažreiz ir arī vajadzība ievadīt vēnā dzelzi, no kā reizēm gan pacienti, gan ārsti baidās, jo tur retos gadījumos ir blakus parādības, bet ir situācijas, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs šo problēmu varam atrisināt. Mediķu novērojumi liecina, dzelzs rezerves cilvēka organismā samazinās biežāk nekā šķiet. Pie vainas var būt nepietiekams uzturs, intensīvs sports, asiņošana, hroniskas slimības, kā arī dzīves ritms. Riska grupās ir pusauģi, sievietes reproduktīvajā vecumā, grūtniecis, veģetārieši un pacienti ar gremošanas trakta saslimšanām. Ilis Daukants, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija, speciāli RTV.